Esam ieradušies beidzot Olbijā. Uzēdīsim kādu picu un dosimies uz viesnīcu. Jā. Tā kā Rāģiņu Radio Itālijā un dodamies uz mājām. Esam pieēdušies picas un braucam. Villa Daniela. Tātad vienmēr sakot, esam ieradušies. Tā ir mūsu villa. Tas ir mūsu jaunais autobus šonedēļ. Nu kaut kā atlidojām ļoti labi. Jau sēdi. Itāļu valodu tagad iziesim pa mūsu viesnīciņu. Tātad šeit mums ir virtuvīte, kur no rīta brokastis, dažādie kafijas aparāti, krosāni. Un te mēs ejam uz savu numuriņu. Reku, mani var redzēt. Pičiljuhu! Te ir mūsu istaba. Kā te gaismu ir ieslēgt, reku. Un šitā ir mūsu istabiņa, apartamenti ar glaunu lustru. Ar tādu, villa, kā jau īsta villa, villas stilā. Un te mums ir labierīcības skati. Tas tad īsumā arī viss. Gaidām reportāžu no rītdienas. Labrīt, pastāstiet, ko mēs darām. Labrīt. Mēs esam ceļā uz savu pirmo pludmali, uz Novis pludmali. Piestājāmies ar tādā kafejnīciņu. Paņēmu līdzi mamo kafiju, lemon krūzīti un mazo saldēniņu pisāciju. Tad ir saulīti baigi spoža, agrs rīts un jau ritīgi spoža saulīti. Tātad, ko mēs te tagad daram? Mēs ejam lēnu garu uz... Kurieni? Tur tepatās ir jūra. Iesim pasauļoties, jā. Labi. Es esmu skaists, tu arī esi skaista. Perfekta dzīve mūs abus divus saista. Jā, bet tā pilsētiņa tur skaista un tajā turnītī mēs gribam uzrāpties arī smuki. Drusciņi te pasauļojām plikos dibenus un plikas krānas un plikas vāveres nudistu pludmalē, bet izskatās, kad neviena cita nudista nav, bet mums vispār maz cilvēku var redzēt. Te nav cilvēku, un tur arī nav daudz cilvēku, tā kā. Kas te ir notiekās tagad? Pastāst nedaudz. Kas te ir vīns? Marika no lielās pudeles? Mēs esam tik skaistā vietā. Bože moj. Jā, par to ir jāiet. Bože moj. Mēs tagad esam sagatavojušies iet mazo pārgājienu maršrutu. Te būs. Tas ir šīs dienas otrais notikums. Skatāmies, kur mēs iesim. Te reku čik. Tur kaut kur lejā. No sākuma mums tur augšā jāuziet. Ir te beigā ziloņi, tā ka izstāst cilvēku daudz, un tur mēs iesim. Labi, davai, ejām, aiziet. Tā te mēs soļojam. Solīti pa solītim. Marika jau ir aizliekšojusi. Pastāstīja, Marika, kur mēs ejam labāk. Visiem televīzijas skatītājiem. Kas te ir pa skatiem un tā, un kas pa devacione šitas ir? Tā kā apendiks neliels, drusku darāt, lai būtu tā. Apendiksione vai devacione? Apendiksione. Tā, mēs te visu kaut kur staigājam. Tur. Šis mūsu takas marķējums. No turienes mēs nākam, un tur mēs ejam, kā var redzēt. Aizmirsu pats sevi drusciņi iefilmēt, jau tā mēs te staigājam, pišķiljuhu. Jāskatās zem kājām, nevar daudz kamerā skatīt. Kad strauji tuvojamies savam galamērķim, līdzīts, kurš pilns ar laivām. Kontrolāre situazione, Marikone. Importante.
Grande Internationale Rockstare. Ok, speciāli panorāmai no Sardīnijas Madis Lapiņš. Importante informazione speciāli panorāmai no Sardīnijas Madis Lapiņš. Kontrolāri. Ko esam nonākuši savā galapunktā? Ne galapunktā, pusceļā. Jums jāiet tas pats ceļš atpakaļ. Jānopeldās tagad drusiņi, pirms mēs ejam. Kaut kur mēs atnācām tur no tās pilsētiņas, nezinu, neko tur drušiņi, ka nevar redzēt, jā. Labi, pagaidām. Viņa nāk pie manis. Viņa man varbūt uzkāpis virsū. Iekodīs varbūt. Nu ko? 4.23 trasē, tas ar visu peldēšanu tai galā un visām friškām. Jūs komentārs? Jā, sporta nometne man ļoti patīk. Esi drusciņi iesvīdus, vai es arī esmu iesvīdus drusciņi, ko? Nezinu, nevar redzēt. Labi, davai, pišķili juhu, laižam uz namiņu. Tur tajā tālajā līcītī mēs bijām. Te mēs uzvedām savu Fiat džipiņu augšā. Šita te kaut kas brauc, kas tur putniņi kaut kādu lido. Kā tev šitas celiņš patīk, Marika? Tā kā salīdzinoši ar Norvēģijas troļu ceļu. Labs tajā tādiem normāliem kāpumiem, Reku, mēs pie Annas dzīvosim. Kas ar korī šī namiņā. Ļoti ātri izskriež cauri mūsu viesnīciņai. Reku ir mūsu numuriņš. Labierīcības numuriņā, koplietošanas telpas. Anna super laba saimniece, super forša. Viņas tā ritīgi, te viss ir riņšīgi, viņa tā kā maza raganiņa. Reku visādas lauru lapas, tērējas. Garšvielas sasietas un konzerviņi sakonzervēti un visi tā. Mēs esam tur kādreiz cietums. Interesanti, jā, mēs dzīvojam tepat blakus vecajam cietumam. Bet vēl interesantākais ir šite. Un vēl šī tāda terasīta mums arī, zina, kur tusēt bulkas. Nu, ejam, rādiet. Pagaid, šit ir vēl kaut kas. Šit es neesmu bijis, jā, pareizi. Šit ir tas balkoniņš, kur uz ielas. Toči, šit varam pasēdēt, nuspīpēt. No turienes es Mariku filmēju. Un tur mēs augšā braucām. Šit ir tās īstenībā tās ieliņas ir diezgan tā knapi tur izbraukt cauri tai mašīnai, lai nepieskartos pie ielas un pie tās mašīnas spoguļa. Un visi pagriezieni ir interesanti. Jā, un labi, dārgie draugi, mēs ejam drusiņu uz restorāņčiku. Tā bija īsa atskaita par mūsu jauno māju uz 2 dienām. Pičili juhu. Šeit ir jāpie un obligāti šeit visiem ir nereāli naudas koki. Mans mērķis arī šāds te naudas koks. Es no savējā izaudzēšu šitā te. Arī iepriekšējā vilā mums bija liels naudas koks. Un te reka vēl viens naudas koks un puķis pāreka vēl viens naudas koks. Reku naudas koks un ne, viss te tā. Čilīgi. Jāuzēt gardās vakariņas. Man ir spageti, pasta ar jūras veltēm un Marika, kas tev ir? Ravioli. Tev ir šefa īpašais ēdiens, jā? Priekā. Un vīniņš, jā. Pišķili juhu. Lai jums visiem viss garšīgi. Bonasera, Marika. Bonasera. Ko, sēžam te uz savu balkoniņu skaisti, baudam vakaru. Un gatavojamies rītdienas pārgājienam. Tad pieslēdzamies rītdien. Dārgie televīzijas skatītāji, visapkārt, visais pasaulē. Informacionē speciālone. Esam pie Garupu kanjona. Šodien dosimies garā pārgājienā uz 9 stundām. Tā vismaz rakstos ir rakstīts. Jāuzēm kājās ir salamoniņi, jānovelk šības un 3.7 sākam savu gājienu. Redzēs, cik mēs smaidīgi būsim, kad atnāksim. Nē, ka mēs atnāksim šeit, mēs obligāti būsim smaidīgi. Redzēs, pa vidu kādu būs mūsu smaidi. Davai, čau. Apaļu stundu trasē. Mēs ejam pār kalniem un pār lējām. Mēs ejam.
Par kalniem. Esam sasnieguši Garupu kanjonu. Puskilometru augstumā kliņts. Iesim tur iekšā. Iesim iekšā kanjonā. Turpinām iet tur dziļumā iekšā. Te visu laiku var iet iekšā. Kāds komentārs tev ir pa kanjonu vai nav? Man jau patīk. Man arī patīk. Te ļoti uzmanīgiem jābūt, jo ļoti viss slīd. Varbūt tad pat izskatās vēl skaistāk. Jā, kā gaismiņa krīt, bet šitā ir tā skatu vieta superīgā. Cilvēki te pulcējās. Nē, nu iespaidīgi. Marika arī nāk. Marika, no kurienes tu nāc? Pastāsti. No zaļās takas. Zaļā taka. Mēs jau bijām. Tur vai nevarēja iespiesties te caurumā? Madis tur neiespiedās. Nu tā jau, kā knapi izgāja. Madis knapi izgāja. Tā Madim gāja, bet izgāja soļiem. Solīti pa solītim. Solīti. Es varu sākt. Visi cilvēki pazuda, iesprūda kanjonā. Pasakaini. Lauru koks, uz kura aug lauru lapas, un no kā var nopīt lauru vainagus, vai arī es varu plūkt laurus. Skaists jau, milzīgs koks. Tas tā kā mums ozols. Ko tu, Marika, piebilsti par šo? Tu zini visu. Es to jau paši teicu. Jā, kas te notiekās? Kas šitā tāda būda ir? Kurš te var uzmanīt, kas šitā pa būda? Te ugunskurs vidū. Kāda raganu māja. Kaut kāda raganu mājiņa. Iesim, mēs no āru uzfilmēsim to raganu mājiņu. Ko tu tur dari? Cigaretes pīpēja. Dzēn dūmus jau. Ārā no šitās būdas, raganu būdas. Skatāmies, kas te ir, kad iziet ārā no raganu būdas. Arī vēl viena raganu būda, ak, un iekšā var iet. Tas milzīgs. Tur uz tās dūmas izskatās kā lielā līgsta. Lielā sārta. Ērglis varbūt te dzīvo, raganu ērglis. Viņa teica, ka te dzīvo Golden Eagle, kaut kāda zelta. Labi, laižam tālāk. 3 stundas esam trasē. Laikam 5 vēl ceļā. Pišķi liku. 6. 3,5 stundas esam ceļā. Diezgan sarkani kā vēži, ir karsti, bet ļoti skaisti pēdējā pusstunda visu laiku kāpums uz augšu, bet apstāties šito skaistumu, tas ir vienkārši maģiski. Un te augšā tam izvirzījumam pat vēl kociņš aug. Kāpiens tik turpinās, augšu un skaisti skati nebeidz mūs pārsteigt. Speciālā panorāma sporta ziņā. Madis Lapiņš. Eko, pirmā vieta sieviešu līgā. Kādi komentāri? Nieks? Skaistums. Eko, pirmīt mēs nācām šurp pa to taciņu. Tur var redzēt, tā ir upes gultne, un tur ir mūsu taciņa. Tālumā. Mums tagad jāiet ir vēl augšā apkārt, un tur būs ceļš, te tālumā var redzēt ceļu, tur mēs iesim tālāk tā, jā. Labdien! Sarkana galvīte, ar sarkanu galvu. Jā, sarkana galvu. Nu ko, rakstās te kaut kas? Rakstās. Esam oficiāli pusē, te tāds barčiks. Kalnu galā šoseis malā kaut kāda leģendārās 125. ceļš kaut kāds viņiem. Te ir leģendārais. Močistiem. Tie, kas močisti, tie sapratīs. Reku. Nevajag izvēlēties 133. bet 125. Un mēs tagad arī mūsu atlikušais ceļš.
Mēs esam gandrīz 5 stundas, Marika, jau ceļā laikam. 3 līdz 4 stundas mums līdz mašīnai. Lielākā daļa ceļa mums būs jāmēro pa šo te lielceļu. Tā kā labi, pieslēdzamies jau droši vien pēc kādas stundiņas vai vēlāk. Es esmu skaists, tu arī esi skaista. Perfekta dzīve mūs abus divus saista. Uztaisim selfiju, ja vienu. Marikone, kas tas tāds, reku 185? Mans draugs kilometrs tam. Tavs draugs. Otrais draugs. 185. Šī ceļa. Nu, kazas, kur jūs esat? Kaza. Reku lielais āzis, tas ir dusmīgi. Āzijā. Kazas tā kā Gruzijā pastaigājās, tepat tās gan lielceļi. Tas ceļš iet tieši pretī kanjonam, kur mēs bijām iekšā. Lūk, tur ir kanjons, kurā mēs bijām, un tur iet mūsu staciņa. Mēs no turienes atnācām, aizgājām uz kanjonu, un tad gājām šeit augšā kalnam pa to. Šitas te ir, jā, tepat Marikai blakus ir 188. draudziņš, vai ne? Jā, pat vidu divi bija krituši. 7,5 stundas esam ceļā. Vēl pavisam nedaudz ir līdz finišam. Šādas te fantastiski skati. Nogājām nost no lielā ceļa, lai nav jāiet kopā ar močiem. Un šitas ir vienkārši fantastisks staciņa. Vecais ceļš var redzēt aizaudzis. Reisā hopsā 9 stundas esam trasē, noiet 32 kilometri. Tūlīt jau varēsim vērot, kā saule riet kalnos. Vēl viens līkums. Principā mums jau vajadzēja mašīnā sēdēt. Nu. Marika, jūs komentārs? Tev ir čiekurs? Eglas dēls. Vai priedes dēls? Te ir dārgas. Te priedes dēls šis. Labi, viss labi. Čāpojam un ejam. Rekā, pret vakaru arī ezelīšus satikām. Tāpēc labi, kad jau mēs ātri nesteidzāmies nekur iet, vai ne? Čau, ezelīti. Tu esi, jā. Esam 9 stundas, 45 minūtes un 500 metri līdz finišam. Un par godu mums aitas ir uztaisījušas koncertu ar zvanījumiem. 9 stundas, 53 minūtes pavadījām trasē, 35,23 kilometri. Un īmiņi, īsais komentārs. Es priecīgi un smaidīgi. Es arī. Es biju labi. Filma būs droši vien, ka rītdien pišķi Liverpoolu. Šodien braucam ar riteņiem. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride. Nezinu. Tā mēs te lēnu garu minamies. Skaistais citronkoks. Nezinu. Ko šodien baudam jurcīti atkal. Baudam jurcīti, sauļojamies, baldamies. Īsti. Tas par riteni nevar saprast. Kanona raksakīs. Kanona Regina. Tev kā ripo Kanona Regina? Ļoti labi. Ļoti labais ritenis, jā? Jā, nu bremzes tā, bet Bet man ir zaļākais un drošākais. Man ir zaļais ritenis. Tādiem mēs šodien braukājam, jā, labi. Nopeldējušies esam, dodamies uz kādu krodziņu, uz restorāniņu, uzēst saldējumu, iedzert vīniņu. Čāpoju pēc Inčika uz lielveikalu pa savu ielu, ML King. Krūtā, man šeit selfiju vajag uztaisīt. Šo ir jāuztais Viģiks. Mēroju tālu ceļu uz supermerkato un reku. Darba laiks no 16:03 līdz 20 pēcpusdienas stundās.
Jāmēģina uz citu, jo 20 minūtes gaidīt negribas, pa 20 aiziešu citu veikalu. Bet šis bija labs, man patikās iet par ML Kinga ielu. Bišķili juhu. Pirmīgs nāca pa šito visu ceļu augšā, pa šito kalniņu. Tagad jau lejā. Likās drusciņi vieglāk. Ding, 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 ejam lejā, ejam lejā. Biju pēc vīniņa pastaigāties. Tātad izvēlējos 2 vīniņus ar ezlīti, diferente un I vini fatore. Tas ir vecā vīns ar traktora vīns. Kaut kā man šitie 2 vīniņi iekrita acīs. Labi, jādzas un jāiekapā. Ejam, meklējam tagad veļas māju. Izmazgāsim sasvīdušās vešiņas. 2 eiro? Ko tu te dari, Marika? Pastāsti video cilvēkiem. Es mazgāju veļu. 3-2 minūtes, man liekas, tagad mums laiks. Te tāds interesants. Man liekas, ka tagad rekši tā viena zeķe, vai viņi izsprūdīs ārā, vai neizsprūdīs ārā. Un tad, ja viņi šodien brokastis un dodamies tālāk. Skatīties flamengo. What? No, Anna, say hello to our friends. In Italian, buongiorno. Buongiorno amici, buongiorno. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, 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 go. Oh, we're down, we go, 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 go. Say we're down, we go, go. Man atnāca sagaidīt draudziņš. Kā tevi sauc? Itāļu sunīt? Esam ieradušies maģiskā vietā. The Nuragic civilization. Nu, visiem es domāju, kad viss tāpa skaidrs. Pie velniņiem. Ellē laikam. Šitas ir ieeja ellē. Sēdāties traķīt, liks klāt pļauteni, brauks strādāt. Way down we go. Flamingos mēs atradām foršu strādnieku ēdnīcu, nereāli te viss skaisti un labi un garšīgi. Es redzu gaļu šodien, es redzu daudz gaļu. Marika, uz kurien mēs ejam tagad? Marika, stāsti, kur mēs esam atnākuši? Kaut kāda pļava? Kaut kāds lielceļš milzīgs blakus. Reku ir industriālais rajons, reku tur ir rūpnīcas. Visu apkārt šitam ezeram ir rūpnīcas. Bet kas te vēl ir? Ejam tuvāk, skatāmies, tikai klusiņā. Ejam. Un ko mēs ieraugam? Mēs ieraugam flamingus. Flamingo pelikāno. Nu ko, drusciņi, jāpasauļojās, jāatpūšās, cik var braukt vienā gabalā. Oh, you let your feet run wild. The time has come as we all go down. Yeah, but for the fall. Tuvojamies Bosas pilsētņai. Brauksim augšā uz torni. Divs. Un netiekam uz savu viesnīcu, kas ir jahtostā, laiva, jo ir Itālijas rallijs šodien, rītdien šeit tieši laikam, nezinu, kuru dienu. Kaut ko viņi tur sarunāja, tante dusmīgi nelaiž mūs iekšā rallijas zonā. Braukšu uz šodienas viesnīcu. Šodienas viesnīca mums ir jahtostā. Uz vienas no jahtām. Kaut kā tā. Ja mēs nebūtu atbraukuši sev nezinot uz ralliju, ja? Dēļ kā mums piekļūšana jahtostē paprasīja stundu apmēram, tur skaidrojoties visiem miličiem un poličiem. Un, šodien mums starp citu apturēja arī milicis, bet tas bija ļoti laipns. Labi, vīniņš. Saulriets. Un mēs uz jahtas. Jahtostā. Jauna nebijusi pieredzīta.
Priekā. Marekā, ne priekā. Piņš! Bet apsties, cik skaists saulriets. Mēs jau esam sataisījušies, bet es pavisam aizmirsu uztaisīt mazo video par mūsu apartamentiem. Reku būs mūsu apartamentu apskats. Nolaižamies lejā. Šitā mūsu guļamistaba. Te mēs vadījām naktī jauki. Un te mūsu labierīcības. Nu, un tad attiecīgi var iet augšā. Augšā bija Sandeks, kur mēs vakar dzērām vīnu. Šeit virtuvīte. Šeit ar uzklāja var. Šeit uzklāja var paēst. Nu, kaut kā tā un te augšā uz Sandeks. Reku pats kapteinis. Hello. Nice to meet you, Daniele, the captain for the boat Al Qudi. Yeah. Oh, great. Thank you for hospitality. Thanks for you, he's the person. Okay. Šī mājām, šī bija mūsu laiviņa. Ali Qudi. Isola della Sicilia. Tā ir sala uz Sicīlijas sala. It's island of Sicilia. Ali Qudi. Yeah. Okay. Grazie. Arrivederci. Nu un ko? Sakam paldies šīm mājām. Dodamies apstīties pilsētiņu. Un tad jau dodamies tālāk. Speciāli jūras ziņām no Sardīnijas. Ladislavu nedaudz ieskatīsimies rallija zonā. Biļešu mums nav. Nebija tāds mērķis. Tādas mašīnas. Lielās mašīnas. Pievērst uzmanību par kādām riepām jābrauc. Nu, te šitām riepām vajag braukt pa Sardīniju. Uz tirdziņu viņi izmet, nu redzat, tad jau sētas malā šitās lietotās var nopirkt tā kā amatieri rallisti. Tad kā Toyotas tiek sagatavots startam. Interesanti, ka tas starts būs. Jau raļu fani. Kurš ir braucis ar šito simulātoru? Ot ar šito es gribētu izbraukt ritīgi. Simulātoru, viņš tāds labs. Reku, Hyundais jau laikam nolicis savu mašīnu visiem apskatai. Hyundais, jā, nu šitās te teltis, ja tās var saukt, sabliestas apfīgi. Kur tu redzi? Reki Igauņi arī brauks. Ar Hyundai šodien Igauņi brauks. Tā te viss. Tā te rallijas ir aizņēmis vienmēr sakot visu promenādi. Tita te būs starta rampa. Un jā, tur mēs kaut kur nakšņojām. Films ar jahtām. Te, kad drusciņi nogriežos, tad tāda maza piemīlīga ieliņa. Veikaliņa. Sezona sākās, ir drusciņi jānokrāso arī šitas te rāmis. Es esmu skaists, tu arī esi skaista. Perfekta dzīve mūs abus divus saista. Turi telefonu taisni, no kameras nāk gaisma. Mēs esam mūžība, kas nekad neizgaist, jā. Tu gribi highlight, nu tad iedo Wi-Fi. Jo, kā saka Bon Jovi, it's my life. Bet man besī, kad es neesmu zonā, jo manu storiju tu šodien neredzēsi savā telefonā. Tas ir deja vu, bet nevar būt, ka telefonu palādēties nekur nedabū. Man izlādēsies jau drīz, lādētāja nav līdz, bet veikalā man teica, ka šis modelis ir jaudīgs. Nu ko? Vakariņas, mājas vīns, jūra, osta, kalni, mašīnas, kuģi, mopēdi. Ņemu. Jāuzēd ir zivtiņas ar makaroniem un Marika ar kaut kādas jūras kokteļus ēd. Vakara pastaiga pa La Madelenu. Marika jau ierauta dejās. Tu esi vientuļais itāļu āzis. Amigo man diena. Pludmales diena. Visapkārt trakais vējš, bet te ir tāda speciāla aplikācija, kurā ir visas pludmalītes iekšā un kur var noķert aizvēju. Nu, tad mēs atnācām uz vienu no divām, kas apkārt šitām divām saliņām ir pludmalītēm, kurā būs aizvējušā. Nu, te mēs arī tad čilos. Kas tev tas acīm? Lielā varde? Kāda varde? Varde, kva.
Iesi skatīties zīves? Varda ieskatīties zīves. Kādas tur bija zīves pastāsti? Ļoti skaistas siltiņas, tādas pelēkas ar melnām acīm un melna punktu uz astes. Labi. Tev jau sāk, man liekas, aizsvīst, tāpēc ej jūrā iekšā, beidz te tik daudz Man filmēties. tas zivju barsais muguras peldēja. Es paskatījos uz atpakaļ visas zīves. Klājam uz nākošo pludmalī. Jā. Šeit jau drusciņi aizvērš, te var mēģināt uzfilmēt, kādu izienē atkal sāk būt pa šitādu taciņu. Mēs te reku vecais pils mūris. Ejam uz otro pludmalīti. Šodien 2 pludmalītes, kurās ir aizvēršana. Mēs vienā jau mēs bijām, kā jūs redzējāt. Mēs tagad ejam uz otro pludmalīti pasauļoties un izdzert vienu īņu. Nonākuši uz otro pludmalīti. Gandrīz vientuļa, bet vēl jau kāds te ir tomēr. Tāda ļoti interesanta, ļoti skaista vietiņa. Šī klodziņā mēs ieraudzījām Anti pastāsta, kā uzkodījumojos marinētas sardīnas. Izskatās pēc ķileviņām, garšosim pēc Zupa, kvota, zupa, marika, zupa, kvota. bet īstenībā, jā. Un man ir labrīt. Beidzamais rīts Sardīnijā. Jā, nu nē, bet uz La Madeleine salu mēs esam reiz. Nepastāstīju par viesnīcu, kurā esam apmetušies. Lielglauna viesnīca. Ir milzīga terasa. Kā redzams, pašā ostas malā. Te mēs ar kuģīti atbraucām. Te mēs ar kuģīti aizbrauksim atpakaļ jau uz Sardīniju.